Ēku, kas novietota jebkurā vietā, mēs nevaram uzbūvēt neizmantojot celtniecības materiālus. Ēkas eksploatācijas laikā uz to iedarbojas dažādi atmosfēras nokrišņi un parādības. Notiek enerģijas apmaiņa starp ēku, tajā notiekošajiem procesiem un apkārtējo vidi. Ēkā notiek arī ūdens aprite, kas veido nepārtrauktu ciklu. Visi šie procesi ēkā prasa enerģiju, un par enerģiju mēs maksājam. Lai samazinātu izmaksas, mums ir jācenšas samazināt izmantojamo enerģiju vai jāizmanto tā efektīvāk. Visparastākajā ēkā notiek gaisa apmaiņa, ko izmanto tur dzīvojošie cilvēki, to elpojot. Pienāk tāds brīdis, kad viss skābeklis ir izelpots. Tad ir jāveidina telpas, lai atjaunotu svaigu gaisu ēkā. Ēka ir jāapsilda, lai mēs nenosaltu. Jebkura ēka visu siltumu nespēj noturēt sevī un daļu izlaiž ārā atmosfērā. Visbiežāk ūdeni mēs izmantojam augstu, bet ejot dušā un mazgājot traukus vai veļu, mēs to uzsildām un izlejam ārā. Pārtika, preces un to iesaiņojumi, ko mēs izmantojam, arī ir daļa no ēkas, jo mēs bez tā nevaram ēkā izdzīvot. Šie visi procesi ēkā prasa milzu līdzekļus, bet efektīvi izmantojot enerģiju un pārstrādājot tās pārpalikumus, mēs varam būtiski samazināt enerģijas patēriņu. Sākotnēji svarīgi ir izvēlēties ēkas novietojumu. Ēkas pie ūdens tilpnēm patērē mazāk enerģijas nekā tās, kas izvietotas klajā laukā, jo ūdens stabilizē klimatu. Vislabāk ēku būvēt dienvidu rietumu nogāzē pie dīķa vai ezera malas. Ēka šādā vietā patērē tikai 42% no enerģijas, ko tāda pati ēka patērē klajā laukā. Ja pie ēkas nav iespējams izveidot ūdens tilpni, tad ēka jācenšas būvēt dienvidu rietumu nogāzē, bet jāizvairās to būvēt ieplakā. Ieplakā ēkai būs nepieciešams par 25% vairāk enerģijas nekā līdzenā apvidū būvētai ēkai, bet dienvidu rietumu nogāzē būvētai ēkai par 17% mazāk enerģijas. Mainās arī vidējā apkures perioda temperatūra. Ēkas enerģijas patēriņu iespaido ap to esošie augi. Ēnainā mežā ēka ātrāk atzisīs un būs nepieciešams vairāk enerģijas kā meža malā esošai ēkai, kura uzbūvēta dienvidu rietumu nogāzē. Atšķirības starp šo ēku enerģijas patēriņu ir 40%, un apkures sezonas vidējā gaisa temperatūras atšķirība ir 5 grādi pēc Celsija. Ēkas iedziļināšana zemē arī ļauj samazināt vēja radītos siltuma zudumus, bet tas prasa stiprākas nesošās konstrukcijas. Vēja radītos siltuma zudumus iespējams samazināt par 74% un siltuma zudumus caur ēkas sienām par 12%, jo zemes temperatūra nav tik svārstīga. Lai samazinātu siltuma zudumus, jācenšas pēc iespējas samazināt ēkas virsmas laukumu. Šeit ļoti lielu lomu spēlē ēkas formas izvēle. Visneizdevīgākā ir ļoti augsta celtne, bet visizdevīgāk ir būvēt ēku puslodes vai cilindra formā. Tā kā šāda ēka ir ļoti nepraktiska, tad vislabākais risinājums ir kups. Bieži tiek šķirstīti žurnāli un esam priecājušies par jaukiem ciematiņiem ar zaļiem dārziem un ziediem ap ēkām. Pēc ēkas uzbūvēšanas tai ir jābūt ziemā siltai, bet vasarā patīkami vēsai. Tajā pat laikā mēs vēlamies, lai ēka izskatītos skaista, gan dzīvespriecīgi krāsaina, gan ar elegantiem jumtiem, balkoniem un tornīšiem. Tādēļ tiek domāts par to, kā samazināt siltuma zudumu caur logiem, durvīm, jumtu, skursteņiem. Tiek piedāvāts ap ēkām veidot it kā stikla kažoku jeb čaulu, kas pasargā no augstuma un vējiem, jo arī vējš dzesē ēku. Elektroenerģiju iespējams dabūt no kontaktligzdas, bet to iespējams saražot nepieslēdzoties elektrotīklam, izmantojot saules baterijas. Ir uzbūvētas ēkas, kuru stiklotās virsmas saražo tik lielu siltuma enerģiju, ka spēj to atdot tālāk. Piemēram, nodrošināt šīs ēkas iedzīvotājiem elektrības piegādi, darbināt leduskapjus, televizorus, datorus, apgaismas lampas ne tikai dzīvoklī, bet arī pagalmā. Savukārt noliktavām un lauksaimniecības tehnikas novietnēm, kur stiklojums ēku sienās netiek būvēts, var piesliet milzīgas stiklotas plāksnes, kas savāc saules siltumu jeb enerģiju, un tā tiek izmantota tālāk rūpnieciskās ražošanas vajadzībām. Saules siltuma enerģiju var savākt pie ēkas piestiprinot horizontālu joslu, kas reizē kalpo gan kā ieejas uz jumtenis, gan kā dekoratīva horizontāla josla ap ēku. Vai arī var izbūvēt kā dekoratīvus jeb butaforus logu slēģus, kas ēku ne tikai izgrezno, bet arī ražo jeb uzkrāj enerģiju.
Protams, var arī ieklāt vienlaidus visu dzīvojamās ēkas jumtu ar milzīgām stiklotām plāksnēm, jeb tā saucamajām saules baterijām un uzkrāt enerģiju. Saules baterijas ir dažāda lieluma un jaudas. Latvijas klimatiskajos apstākļos iespējams no saules iegūt 100 vatus no 1 kvadrātmetra saules bateriju. Saules siltumu iespējams pielietot arī ūdens uzsildīšanai, izmantojot saules kolektorus. Siltumu, kas tiek iegūts no saules kolektoriem, iespējams izmantot tikai karstā ūdens uzsildīšanai, jo pie mums saules nav tik daudz, lai izmantotu to apkurei. Stiklotās ēkas ārsienas jeb fasādes ir iespējams veidot visneiedomājamākajās formās – iepaļas, sagāstas, konusa veida un tā tālāk. Protams, stikls ir kombinējams kopā ar citiem materiāliem – ķieģeļiem, dēlīšiem, apmetumu. Ja saule ir pārlieku daudz un karsta, tad vasarā tā ļoti uzsilda telpu, kas pēc tam ir jāatdzesē. Lai izvairītos no papildus enerģijas pielietošanas dzesēšanai, var izmantot dažādas viltīgas lietas, lai saule dod gaismu, bet siltumu telpā neienes. Piemēram, balkoni, kas veido ēnu uz logiem. Balkonus izbūvē kā atsevišķi brīvstāvošus uz staķņiem un neankurotos pie pārsegumiem, lai neveidotos papildus augstuma joslas, kas dzesētu ēku. Balkonus līdz ar to var veidot kā interesantus akcentus ēkai, gan krāsas, gan formas ziņā. Sauli iespējams regulēt ar slēģiem. Slēģi, kurus ir iespējams atvērt un aizvērt, vai tikai daļēji atvērt. Dodoties rīta agrumā uz biroju, mēs izmantojam elektronisko karti durvju atvēršanai. Tā iedarbina tālāk kāpņu telpas izgaismojumu un māk atpazīt jūsu biroja telpu, ieslēdzot šeit gaismu un datoru jūsu darba vietā. Parādoties saulē no rīta, tiek mikroshēmā nodota informācija par lampu izslēgšanu, ko parasti mēs aizmirstam izdarīt, bet ārsienā iemontētā termopanelī tiek nodots signāls par nepieciešamību izveidināt darba telpu un automātiski atvērt logus. Ziemas apstākļos, kad gaiss ir vēsāks un dienas tumšākas un īsākas, sensors sienas termopaneļos nodod signālu, kur ienākošais augstais gaiss tiek sasildīts no ārā izejošā gaisa, lai telpā neienāktu augsta un mikla gaisa plūsma, tā aizvietojot tā saucamo rekuperācijas sistēmu ēkā. Vasarā, ļoti saulainā laikā, sensors iedarbina žalūzijas. Iestājoties vakara krēslai, nostrādā sensora informācija par gaismas ieslēgšanu telpā. Savukārt darba beigās, aizejot no biroja, tiek izslēgta gan datorsistēma, gan apgaismojums ēkā. Tāda ir jaunā vācu zaļā tehnoloģija, kas rūpējas par mūsu planētas klimata saglabāšanu un uzturēšanu.